Čau, pavasarī. Skati. No rīta es neizgāju, bet rekāds man krūtas brilles toties ir. Tas man baigi patīk. Teikt tā kā visi ierēci, bet man tās baigi patīk. Tātad, pirmo video taisīju no rīta, otrais video no manis YouTube'ā šodien. Nebija ilgu laiku taisījis. Tagad katru reizi, kā būs ko pastāstīt, uztaisīšu, jo tomēr visiem patīk tā garā formāta video. Cilvēks skatījās jātais. Tātad, no rīta braucu uz skati. Domāju, ka, mošs sajies, zin kā, mošs izlaidīs. Uzliku jau programmiņas, lai nešauja man vairs popkorns un aizbraucu uz skatu. Domāju, skaņa, gan jau aizies. Pārējais gan jau būs labi. Dabūju 8 divniekus kaut kāds. Pa ko dabūju divniekus? Pirmais miglnieki, spīd kaut kā dīvaini cauri. Vai nu lampiņas jānomaina, vai nu tie paši plasmasiņi. Pa katru pa divniekam. Tālāk nākamais pagriezieni, kas ir ārpusē, nevis lampā, bet ārpusē tie uzlīmētie ķīniešu. Nav oriģinālais marķējums, vēl 2 divnieki, jau 4 divnieki. Nākamais nav klusinātā izpūtējām, nav bunduļa aizmugurē. Vēl viens divnieks. Atgāzes, vēl viens divnieks. Kāpēc atgāzes? Loģiski, izplūdu bez mazliet taisnā, nav katalizatori. Un skaņa, es jau domāju, zin kā, mošs sajies, drīkst būt 90 decibeli. Man 90 ir vienkārši nespiežot gāzi, 106 bija bijuši uzspiežot pa skaņu arī. Bet nekas traks, nekas sarežģīts, lampiņus nomainīs, pagriezieniņus nomainīs. Un es domāju, atrisinās gan atgāzes, gan skaņu, uzliks vienkārši oriģinālo izplūdi pilnā garumā ar katalizatoriem. Es domāju, uzreiz gan skaņa atrisināsies, gan atgāzes. Tā kā nekas beigais. Par maniem šitiem te, kad nav galvas balsta aizmugurē nepiesējās, es domāju, neredzēju, jo es nedomāju, ka drīkst braukt bez tiem galvas balstiem, skati iziet. Bet droši vien Džeks neredzēja, bija daudz citas lietas, kur skatīties. Un pakaļējās riepas, ārpusītas jau man smukas, iekšpuses tā nospolēts, gan īsti kordelinārā. Džeks teica, ja ar šitām atbrauksi uz atkārtoto, ielikšu to trīnieku, uzlies normāls riepas. Bet, zin kā, tāpat jau ir, ka saulīt spīd, jāliek vasarens virsū būs, jo, iešu jau nākošais, droši vien tur pēc kādām 3 nedēļām uzliks vasarens virsū, būs jau vasara, būs čotki izies arī. Tā kā nekas beigais īstenībā, labojams, viss diezgan vienkārši. It kā vienkārši, no otras puses droši vien kāds vienkārši sarežģīti, kuras dabūšu pilnu izplūdi ar katalizatoriem, jo pirkt es viņu nepirkšu, droši vien maksās viņu cik. Katalizatori vien maksāja cik 250 eiro gabalā parasti. Tikot 700–800 droši vien. Tā kā mēģināšu kaut kur aizņemties uz skati, man tā atsūtīja vienu šrota numuru, uzvanīšu uz šrotu. Uzprasīšu, varbūt var man aizdot uz skati. Man kā reiz ir vecās manas turbīnas, varbūt kā reiz grib man samainīt. Izpūtēju priekš skates pret turbīnām, jo, zin kā, šrotam kā reiz tāds turbīnas noderētu. Cilvēks tur brauc, gan jau kāds nopirks. Varbūt gribēs uzmainīt man, piedāvāšu gadsimtu darījumu. Redzēs, kā sajies, bet kā raču nekas traks jāizdara. Bet jāizdara laikam ātri, es domāju, tikko teicu 3 nedēļas, bet jāizdara ātri, jo vajag iziet skati, lai saregulētu normālu mašīnu, tā kā negribās to visu ievilkt. Protams, tā mašīna tagad tāpat iet ļoti labi, jo vienkārši ir lielāks turbīnas uzlikts, bet viss jau programmas, viss, kas ir programmēts, viss paliek tas pats vecais, tā kā iet viņi īsmā labi. Iet viņi reāli labāk nekā pirms tam, cik viņai zirgi nezinu. Moši pat pie 500 ir, kā reiz, tagad šis sauss. Tagad ir sauss, kā reiz pamēģināsim bišķiņu iespiest, atslēgsim DTC un DSC, lai var paspolēt. Pamēģinās bišķi iespiest, pastīsies, cik tā labi vai slikti viņi iet. Tā, izbrauksim te, kur mašīnas nav. Bišķi iespied, te ir atkal bišķi mitrs. Tur, kur ir bišķi mitrs, viņš reiz sāk spolēt, tur nav beigā jēga neko spiest pat. Tagad uzreiz varētu dzirdēt, tur, kur bišku mitrs, tur uzreiz sāk spolēt. Viņš pat uz sauss, es domāju, tā spolētu. Ar to jaudu, kas ir šobrīd. Bet iet tagad baigi labi. Iet reāli labi. Un, jā, iet baigi labi tagad īstenībā. Pat varbūt ir pie visiem 500 jaudu. Tā kā vajag steidzami iziet to skati,
lai var viņu normāli saregulēt. Pasīties, cik no viņu var izspiest. Es domāju, izspiedīs, jo 550, jo teica, ka identiska mašīna ar identiskām turbīnām, kas bija uzsūtītas, bija saregulētas uz 550. Gan jau štāri saregulēs. Tas ir pa mašīnu. Tagad biju tikties pa hormonu klīniku, bīdamies uz priekšu mūsu hormonu klīnikas projektu, visi forši mums iet. Gada otrā puse būs vaļā, mums hormonu klīnika, un tad Romija gribēja kuloniņu, ķēdīti zelta ar kuloniņu. Mēs tur vakar bijām veikalā, iegājām vienā, man likās, baigi dārgi. Viņš tāds maziņš, kaut kādu tur 150 eiro. Tāds man likās baigi, priekš tās svara likās baigi mazais. Es domāju, nē, dārgi tur. Tad sīgā internetā ir viens veikals, kur es gradzenu vienu viņai pirku, pastījos, te lētāk. Kā lētāk, beigās dārgāk. Beigās kaut 250 eiro, bet krietni lielāks, smagāks. Cena pret gramu vienkārši lētāk. Zin kā, cena pret gramu lētāk. Tā kā man nav žēl maksāt daudz, man ir žēl maksāt tajā brīdī, ka man šķiet, ka tas ir krietni dārgāk nekā vajadzētu būt. Tā kā es nopirku to kuloniņu, kaut kā tur 250 eiro bija ķēdīt, kaut ko 200 eiro. Tā kā tagad es braucu viņam pakaļ, aizbraukšu, izņemšu viņu, jo viņi kā reiz aizbrauc uz uzacīmu, uz skropstāvi. Nezinu, kaut kur aizbraucu. Kaut ko, sejā kaut ko tur bakstīt. Aizbraukšu, tikmēr nopirkšu viņai to ķēdītu kuloniņu un pēc tam aiziešu solāriju. Jāapsauļojās bišku. Īstenībā es diezgan ilgi neesmu bijis. Vispār šitas mēnesis mums tāds, zin kā, kamēr pārvācāmies ieejam jaunajā dzīvoklī, jaunajā režīmā tāds, es teiktu, ne šis, ne tas, ne uz zāli esam bijuši, ne tur uz solāriju, nekos normāls režīms, bet tagad mēs ieejam pēdējās 3 dienas, jo mēs esam atpakaļ režīmā, mēs bišķiņ režīmu mainam. Tā agrā celšanās man vairāk nav aktuāla, tāpēc, ka tagad ir ļoti daudz cilvēku, kas man grib sazināties tieši vakara pusē pēc 8-9, ja es pēc 9 guļu ar mani sazināties kā var, nevar, jo es vienkārši guļu. Tāpēc es mainu režīmu, un šobrīd mēs sākam iet gulēt vēlāk, celties arī vēlāk, bet tas ir grūti, tāpēc, ka man jau rubi ārā 9, vakars aizmiņu kaut kādos, laikam 10:30, ka nāp izturēju. Pamodos kaut kādos 7, laikam 30. Doma bija laikam no kuriem 11 līdz 7 gulēt. Un tā es dabūtu tās vakars stundas papildus atbildēt visiem cilvēkiem, kas no manis grib kaut kādas atbildes. Un rīta stundas, kas tāpat baigi nav izmantojams, un tās tad pagulēsim. Tā kā pāriem uz jauno režīmu, atgriezīsimies arī zālē, tūņi atpakaļ, jo aplikācija ir pabeigta. Ir iekšā App Store'ā, vēl nokšķāt nevar, bet iekšā visur salikta. Jāsliek vingrinājumi. Vakarā es ieliku vienu treniņu plānu, stāstīju jau no rīta, ka bija tas gļuks, ka vingrinājums samet otrādāk. Un tad es domāju, nav beigā jēga likt, ko es darīšu, man būs jāpārliek, bet nē, tikko izstrādātāji izlaboja to gļuku. Un tagad viss salikās pareizā secībā, tā kā visa aplikācija ir čotka. Es salieku treniņu plānus pa rītdienu, parītdienu. Un tad es domāju, ka pirmdien mēs bliežam vaļā, bliežam iekšā App Store'ā, bliežam iekšā Play Store'ā un varēs jau viņu pirmdienu nokačāt. Varēs visi sākt trenēties. Skatīsimies, cik es viņu uztaisīšu pilnu no sākuma, jo ir skaidrs, ka to aplikāciju es papildināšu katru mēnesi. Līdz ar to sākumā tur likt 20 treniņu plāns diezgan bezjēdzīgi un pirmkārt cilvēkiem nepārredzami. Vakars ieliku vienu plānu iesācējiem uz 3 dienām. Var izmantot arī sievietes, vairāk domāts vīriešiem. Šodien es ielikšu noteikti vienu sievietēm uz 3 dienām arī. Un tad es domāju, es ielikšu vēl vienu tādiem advancētākiem cilvēkiem uz 4 dienām. Tie būs 3 plāni sporta zālē. Un tad jāsaliek arī būs priekš mājas apstākļiem precīzības gumijām. Mums ir nopirkts gan maziņas hantelītes, gan precīzības gumijas. Es domāju, ka pirmais plāns būs mājas apstākļiem tikai ar precīzības gumijām. Tas būs pirmais, ko ieliksim. Mums gan tur vēl bišķiņi kaut pāris vingrinājumi jāpiefilmē. Jo es zinu, ka mēs līdz galam šo te nepiebeidzām visu.
Bet tas pusdienu un safilmēsim, un es domāju, ka mēs varēsim arī izlikt arī mājas treniņus, un tad pirmdien jau būs pieejami gan sporta zāli iesācēji, gan advancēti, gan sievietes, gan arī mājas apstākļi. Tā kā būs viss priekš visiem, lai iestartētu. Un tad jau skatīsimies. Mēnešu gaitā es padomāšu, ko liksim ārā nākošu mēnesi. Mums ir ļoti daudz zālē jau safilmēts, bet es domāju, ka ir kaut kādi vingrinājumi variācijas, ko es gribētu vēl piefilmēt zālē klāt. Un es domāju, ka mēs tā arī darīsim katru mēnesi, ka mēs visu laiku piefilmēsim visu kaut ko klāt. Jo mums ir pamats saturs daudz safilmēts, bet ir diezgan daudz tādu vingrinājumu variācijas, ko var izpildīt dažādi. Un ja mēs progresējam, cik mēs progresējam, cilvēki, kas trenējās progresē, viņiem varētu būt vajadzīgas daudz un dažādas variācijas. Un tās variācijas mēs visu laiku piefilmēsim vēl klāt. Es domāju, tāds varētu būt tas process. Tad tas, kas aplikācijā vēl nav, jo ir testēšanas procesā, bet būs pirmajā mēnesī, ir informatīvie video no manas puses, kas būs aplikācijā 24 stundas. Tāda aplikācija, kur redz treniņu plānus, ies iekšā, es nezinu, vai katru dienu, droši vien gandrīz vai katru dienu, es būšu ielicis kaut kādu jaunu informatīvu video. Tur, teiksim, 3 minūšu garu. Pieņemsim, kādu gaļu labāk izvēlēties uzturā, kuras detalizēti izstāstu, ko, kā, kāpēc, kā es pats esmu darījis, kas labāk strādā citiem, ko vajadzētu darīt, ko nē. Tādu detalizētu informatīvu video, kurš nebūs nekur citur pieejams. Bez maksas nekur citur pieejams. Līdz ar to aplikācijā viens, protams, būs tie treniņi, otrs būs šādi informatīvie video. Tas ir startā, kas būs. Pēc tam, protams, to aplikāciju mēs apaudzēsim, attīstīsim, un viss ir ļoti atkarīgs no tā, kāds būs dalībnieku skaits aplikācijā. Jo lielāks viņš būs, jo ātrāk, protams, mēs viņu attīstīsim un apaudzēsim. Protams, tās iespējas, ko attīstīt un apaudzēt, ir nenormāli daudz. Un tā droši vien būs arī lieta, ko es prasīšu visiem, ko tad cilvēki grib. Ko cilvēki grib, lai mēs aplikācijai pievienojam, attīstam. Jo tā aplikācija ir skaidrs, ka ir domāta tev, skatītājiem, nevis man. Līdz ar ko man ir jāvadās un izstrādātājiem pēc tā, ko grib cilvēks, ko grib klients, ko grib patērētājs, nevis ko gribam paši mēs. Un pēc tā mēs arī vadīsimies. Tā kā es droši vien daudz un dikti jautāšu, ko tu gribi aplikācijā, lai mēs uzlabojam, ko tu gribi aplikācijā, lai mēs pievienojam. Bet startēsim ar tiem treniņu plāniem, ar tiem informatīviem video, kas, manuprāt, arī būs ļoti noderīgi. Un aplikācija, tā kā manuprāt, būs tāda baigi foršā lieta. Jo cilvēki beidzot varēs sākt trenēties. Tīpaši tie cilvēki, kas nevar atļauties manas pakalpojumus, atnākt uz konsultāciju vai atnākt uz treniņu plānu izstrādi, jo skaidrs, ka mana pakalpojumu izmaksas ir augstas. Atļauties droši vien var 10% Latvijā, bet es labprāt gribētu, lai sporto 100% Latvijā. Un tāpēc mēs izveidojam aplikāciju, kurai tas izmaksas gan tādas, ka atļauties, manuprāt, var pilnīgi ģeb. Kurš. Tā kā, ja ir jautājumi kaut kādi mani par uzturu bagātinātājiem, pakalpojumiem, jeb ko citu, kā parasti links profilā, Linktree var spiest virsū, atrast mani gan Telegramā, gan visur citur, uzdot jautājumus, pasūtīt uzturu bagātinātājus un attiecīgi arī visu pārējo.